Tad tas nozīmētu apmēram tā, ka katram novadam būtu savs deputāts vai deputātī, attiecīgi tur no cilvēku var būt daudz un tāda reprezentatīva, kuri tad pārstāvētu šo novadu kopējā parlamentā, un viņi varētu arī tikt atsaukti un tā. Te ļoti uzmanīgi. Nē. Redz, kas ir. Ja viņš tiek, pirmkārt, tas nav obligāti viena novada, bet reģions noteikts. Ja? Tātad, ja viņš ir izvirzīts no šī reģiona un viņš nedarbojas labi, tad teorētiski ir iespējams viņu atsaukt. Jo par viņu balsos atkal tas pats iedzīvotāju kopums, bet tad nedrīkst ceļot starp vēlēšanu reģioniem cilvēki atskriet uz vienu balsošanas reizi. Tu esi piesaistīts. Tu esi piesaistīts, jā. Esi deklarējies, tātad ja es varu brīvi ceļot, tad, piemēram, šajā reģionā šobrīd ne mūsu partijas pārstāvis tiek izbalsots, jā, un no blakus sabrauc, mūsējā aizbrauc uz turieni. Jā, aizbrauc un nobalso sabotāžu pret pa visu Kariņu. valsts. Tāpēc te ir risks ar šo iespēju brīvi balsot tur, kur tas pierodas. Pašvaldību vēlēšanās tas cita lieta, jā. Saeimas vēlēšanās tur ir tad jābūt sarakstiem. Bet šādas izmaiņas būtu, teiksim tā, masīvas. Lai kaut ko tādu ievies Latvijā, tās ir patiešām masīvas. Lietuvā ir, un neviens nesaka, ka jauktā sistēma ir ļauna vai ka līdz ar to mums būtu jāmaina satversme.